Sveicināti, darbie draugi! Tikai reti kurš zina, ka latviešu virtuves viens no ģeniālākajiem izgudrojumiem, es pat godīgi sakot, teikšu pats ģeniālākais, tā ir žāvēta vista. Jā, tik tiešām, žāvētas vistas zina reti kur. Tā jūs nepārklausījāties. Žāvētas vistiņas, tas ir latviešu virtuves izgudrojums, un tās savu ceļu aizsāka slavenajā Sēnītē. Jā, padomu laikā tika izdomāta žāvēta vistiņa, un lai gan vistas ir viens no populārākajiem produktiem, ko lieto uzturā cilvēki visā pasaulē, žāvētas vistas pazīst praktiski tikai pie mums, vēl Lietuvi, Igauni, kur ir šo recepti, aizņēmušies no mums. Tagad esmu atbraucis ciemos pie mana kaimiņa, kurš es zinu, ka viņš žāvēja vistas. Čau, kaimiņ, Klau! Ko tu saki, kā tad ir ar tām žāvētām vistām? Kas ir pats svarīgākais, lai tā vistiņa iznāktu patiešām garšīga? Pēc idejas jau pats galvenais, ko tagad Eiropas Savienība it kā mums aizliedz, jo senā latvieši esot visi izmiruši dēļ tā, ir koka kūpinātā. Dzels kūpinātā ir dzels, apse ir apse. Galvenais, lai būtu tā, kā viņam ir jābūt. Jo kārtīgi vista, kārtīgi gaļa izkūpinās tikai apses kūpinātavā. Tātad apses kūpinātava. Jā, pašai šis te ir no apses, jā, es saprotu. Ir apses dēlīši. Apses dēlīši, labi. Tas ir viens. Bet noteikti tas nav vienīgais. Protams, ir temperatūra, un pati vista sagatavošana, marinēšana, tas ir gaumas lieta. Var marinēt ar etiķi, var marinēt bez etiķi. Kā tu marinē? Es marinēju ar etiķīti. Ar etiķīti, jā? Jo Sēnīte arī bija ar etiķīti. Tu atceries, kā bija Sēnīte? Es kā nekā Siguldiets. Jā. Bijušais, Sēnītē mums tur diezgan bieži braucām. Un arī, starp citu, daļu vistām braucām. Jā, un kad uz Rīgu brauc un atpakaļ, tad Sēnītē vienmēr paņēma vistiņu, jā. Labi, tātad apses kūpinātava, vista pati vista. Protams. Kādu vajag vistu izvēlēties, lai... Vidēji liela. Vidēji liela. Vidēji, kaut kur kilo 200, kilo 300, līdz kilo 500. Nevienmēr mūsdienās viņi var tādu dabūt, un tad visādi brīnumi ir, Bet es zinu, ka tu arī vēl viens noslēpums ir, ka tu speciālu malku lieto. Protams. Kūpinās ar augsni, un tur arī specifiski, pieņemsim, ja tev krītās temperatūra, tad vajag ļoti sausu augsnīt, skaliņas, lai tu fiks uzmet, lai tev pāris sekundēs uzsit apakaļ temperatūru. Temperatūra, principā, turam no 80 līdz 85 grādiem cenšamies, un pēdējos 15 minūtēs tad uzsit ap 100, lai viņš izsit caur to karstumiņu. Un ir slapš augsnes, pilnīgi slapš zaļš augsnes. Lai būtu dūms, jo no galīgi savas augsnes dūmiņš nebūs, viņš būs tāds pašoks. Pieliekot augsnes zaļu, viņš uzreiz dabūs savu to dūmu. Un tad darba temperatūra cenšas uzturēt tādu vidēju savas augsnes. Cik gadus tu kūpini vistas? Kaut kādu 5. noteikti jau profesionāli. 5. gads tu kūpini vistas? Skatāmies, kas mums no tā vistas sanāk. Jā, smaržu uzfilmēt ir grūti, protams. Paskatīsimies, kas te mums tagad nāk ārā. Skaistuli. Šitā mums būs proves? Varam to ņemt. Šito paņemsim provīti, ja? Vienīgais variants jau ir pēc idejas tāds, kā jebkurā pavara mākslā, ir kaut kādu stundu vajadzētu viņai atpūsties. Un pēc tam ir. Viņš tā garša vispār būs tikai no rīta, bet, kurš tad var sagaidīt? Jā, tagad es garšošu to skaisto vistiņu. Nav izteikta tā marināda, bet viņi ir, manuprāt, tieši tā kā vajag, ka var sajust to gaļu, mīksto, sulīgo gaļiņu ar visu to kadiķīti un alksni un visu to garšas buķeti. Jā, draugs zina savu darbu. Ko? Ņemiet vistiņu, taiziet sev apses kūpinātavu un uz priekšu. Tagad jūs zinat, tagad jūs varat. Vai arī zvaniet manam draugam. Uz tikšanos, dārgie draugi, pie kādas garšīgas vistiņas.